Mēs sākam mūsu Bībeles stundu, un mēs uzklausīsim Dievu vārdu, un tad lūksim Dievu. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un rakstu mācītāji kurnēja. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem stāstīja līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem, priecādamies, un pārnācis mājās sasauc draugus un kaimiņus, un tiem saka: priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mums ir šodien Bībeles stunda, ka Tu mums dod iespēju svēto dienu pavadīt, un ka šīs īpašie vārdi, ko Jēzus mācīja, ka tie tagad arī uz mums runās, palīdzi mācītājiem sludināt un mācīt, bet mums visiem uzklausīt Tavu svēto vārdu. Mēs Tev lūdzamies to Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs aplūkosim 3 līdzības, ar kuru palīdzību Jēzus mums māca būt žēlsirdīgiem, būt priecīgiem par citu cilvēku atgriešanos pie Dieva. Vispirms jau situācija, kurā Jēzus ir tāda, ka viņš ir kopā ar cilvēkiem, kurus uzskatītu par grēciniekiem. Gan tajos laikos, gan šajos laikos. Piemēram, tur tiek rakstīts, ka bija daudz muitnieki ap Jēzu. Muitnieki ir nodokļu ievācēji. Pat uz robežas muitnieki ir nodokļu ievācēji, tikai viņi ieņem tā saucamo robežas nodokļus. Bet Jēzus laikā muitnieki arī vispār ievāca nodokļus. Viņi bija nodokļu inspektori, jo viņi vienkārši meloja uzņēmējiem, meloja cilvēkiem, cik liels ir nodoklis. Faktiski to, cik liels īstenībā ir nodoklis, zināja tikai muitnieks. Un viņi spieda naudu no visa un par visu, un, protams, lielāko daļu sev dabūja. Un valstī atdeva tikai to, kas pienākās. Arī mēs šādus nodokļu ievācējus uzskatītu par laupītājiem, tātad par grēciniekiem. Savukārt pieminēti ir vēl kādi, un grēcinieki pulcējas ap viņu. Par ko tajos laikos uzskatīja grēciniekus? Visus tos, kas bija saistījušies vispirms ar okupācijas varu, ar romiešu varu. Tos uzskatīja par grēciniekiem. Romas impērijas dēļ tika atļauta prostitūcija, tāpēc netikles, kuras agrāk Jeruzalemes ielās nebūtu bijušas vispār, Romas impērijas dēļ viņas bija. Tad bija arī tādi cilvēki, kas vienkārši atklāti neievēroja jūdu ticību. Viņi bija tā saucamie helēnisti, un viņi piekopa grieķu kultūru, nedzīvoja vairs jūdu kultūrā vispār, un negāja vairs uz templi, neupurēja par saviem grēkiem. Tad arī šādi grēcinieki, reliģiskie grēcinieki, tika tur ietverti. Tas ir apmēram arī viss, ko viņi uzskatīja par grēciniekiem.
Farizējiem bija savukārt vēl viena atšķirīga doma. Viņi uzskatīja, ka grēcinieki arī ir vienkārši ļaudis, kuri nepilda bauslības priekšrakstus, visus. Un tā arī bija, vienkāršiem ļaudīm nebija nec iespējas, nec naudas, nec laika, un bieži vien arī pat vēlēšanās vairs nebija visus baušļus izpildīt. Šeit nav domāti 10 dievu baušļi, kuru pildīšanai naudas nevajag. Bet šeit ir domāti baušļi, kā doties 3 reizes gadā uz templi, upurēt par grēkiem ģimenes, rokas, kad mazgāt, kad nemazgāt, vai nojaukt māju, piemēram, ja māja ir saslimusi, māja ir savu spēlējumu slimības, vai jaut viņu nost vai nē, bauslība prasītu nojaukt. Bet cilvēks, kuram nav naudas, lai uzbūvētu jaunu, viņš saka vienkārši, es to nedarīšu, jo man nav kur dzīvot. Bet farizēja acīs viņš jau bija grēcinieks, jo viņš nepildīja bauslību. Tāpēc farizēja faktiski uzskatīja par grēciniekiem arī pat Jēzus mācekļus. Nevelti viņiem bija daudz pārmetumi. Viņi nemazgā rokas, nemazgā traukus, kā nākās. Viņi nedara to, kas ir bauslībā visā paredzēts. Mums liekas, tas ir nenozīmīgi. Bet saprotiet, ka jūdiem bauslība nebija nenozīmīga. Tā bija ļoti svarīga lieta – baušļi. Un tas nekas, ka viņi ir daudz. Jūdi pat teica, ka viņi ir ļoti lepni un priecīgi, ka Dievs viņiem ir devis savus likumus. Viņi teica, citām tautām ķēniņi paši izgudro likumus. Un viņu dievi ir alki, bet mums ir dzīvais Dievs neredzamais, un Dievs mums ir izgudrojis savus likumus. Tā kā jūdi bija lepni, ka viņiem bija baušļi, bet, redziet, ne visi viņus pat centās pildīt, jo nebija nec laika, nec iespēja, nec gribēšanas. Tā kā par grēciniekiem mēs varam teikt, tas bija diezgan plašs pulks cilvēku, kurus varēja uzskatīt par grēciniekiem. Bet tā kā mēs pazīstam Bībeli, tad mēs noprotam faktiski, tie ir muitnieki un tie ir visi, kas no Dieva ir atkāpušies un pieņem pagānu kultūru un netikļi, jo tie savukārt nododās miesas grēkiem. Protams, tur bija arī laupītāji, bet laupītāji parasti bēga no sabiedrības. Zagļi jau nāca un nestāstīja, ka viņi ir zagļi, jo kurš zināja, ka cilvēks ir zaglis, viņš viņu uz tiesu varēja aizvest. Bet te bija tādi grēki, kurus Romas impērija piegāva kā grēkus. Un teica, ka tas ir normāli. Un pats būtiskākais, ar ko atšķirās Romas impērija, bija ar to, ka netiklība tika vispār pieļauta, vispār atļauta un, atcerējos, rīšana un piedzeršanās. Tad tāds dzīvošana nepārtraukta. Un izlaidīga dzīve, alkohols, reibinošas vielas visādas. Tās bija tas, kur vēl varēja būt. Cik jūdu kultūra bija ar to saslimusi, to es nezinu. Bet liekas, ka pārsvarā tiešām tiek pieminēts tikai netiklis un muitnieki. Tas gan nenozīmē, ka nekādu citu grēku nebūtu. Noteikti, ka viņi bija. Un tālāk viņš stāsta līdzību, tāpēc, ka farizēji un rakstu mācītāji, tātad baušļu pildītāji un jūdu tautas mācītāji, viņi par Jēzu kurd un saka, kā viņš drīkst ēst ar grēciniekiem kopā, kā viņš drīkst sevi tā aptraipīt. Pats Jēzus jau mācīja reiz cilvēkus sacīdams, jo viņš bija atbildējis uz farizēju jautājumu, tavu mācekļi mēda ar mazgātām rokām. Jūdiem vajadzēja mazgāt rokas. Mēs zinām, ka mazgāt rokas ir higiēniski un labi, ja cilvēks neslimo ar parazītiem, neslimo ar visādām gremošanas slimībām, ar gremošanas vīrusiem, piemēram, rota vīrusu vai arī kādu citu kaiti, aknu slimībām, visādām iekšējām, caur nemazgātām rokām, un tas tiešām ir svētīgi. Bet šie rakstu mācītāji, viņi nebija izpratuši būtību.
ka tas ir domāts, lai cilvēks nesaslimtu, bet nevis tas ir domāts, ka cilvēks nemazgāt roku dēļ, kļūs Dievam mazāk tīkams. Vai arī, ka nomazgās rokas, viņš kļūst patīkamāks Dievam. Tāpēc Jēzus viņš mācījās sacīja, kas ar nemazgātām rokām ēd, viņš saka, neapgānas savu sirdi. Jo to, ko viņš ir ieēdis, tas pēc tam iznāk no viņa ārā. Bet, ja kas nāk no samaitātas sirds, no grēcīgās sirds, no iekšienes, tas samaitā visu cilvēku. Un tas ir slepkavība, ļaunprātība, visāda veida, laupīšana, zādzības, netiklība, laulības pārkāpšana un viss kaut kas cits naids, tādas lietas iznāk no sirds un visu cilvēku, gan ķermeni, gan visu viņa dzīves padara netīru. Tātad Jēzus reiz jau to bija stāstījis. Bet farizēju rakstu mācītāji vēl joprojām to nesaprata un sacīja, Jēzus ēd ar šādiem netīriem cilvēkiem. Tātad viņš nevar būt par Dieva vārda sludinātāju. Viņš nav tīrs, jo ēd ar netīriem cilvēkiem. Un ideja ir tā pati. Ka no citiem var saņemt kaut ko netīru sev. Un es tā domāju, kā vienkārši cilvēks, nekā Jēzus. Tad sagānieties var tikai tad, ja tiešām es sagānos un pieņemu nevis viņu klātbūtni, bet pieņemu viņu idejas, viņu mācību. Jēzus arī to sacīja. Saviem mācekļiem viņš teica, sargieties no farizēja rauga. Mācekļi domāja cilvēciskā veidā un savstarpēji runājas. Jēzus mums to saka, tāpēc, ka mēs aizmirsām maizi paņemt līdzi. Redziet, tā ir miesiskā domāšana. Kad runā par garīgām lietām, tad nesaprot un vienmēr domā, maize vainīga, kāds cits cilvēks mani sliktāku var pataisīt, nekā es esmu. Bet Jēzus teica, jūs neesat sapratuši. No farizēju mācības ir jāsargās. Tā evaņģēlists raksta. Jēzus brīdināja sargāties no farizēja mācības. Samaitā tevi nevis viņa klātbūtne pat farizēja, ne tas, ka viņš tev ir blakus, bet ka tu viņa mācību pieņem. Grēcinieks tev samaitā nevis tad, kad viņš tev blakus atrodas, bet tad, kad tu viņa mācību, viņa uzskatus un dzīves veidu pieņem. Jēzus nekad nepieņēma neviena grēcinieka, neviena netikļa, neviena muitnieka uzskatus. Viņš arī nepieņēma farizēju uzskatus. Jēzus nekļo netīrs no šīs pasaules. Viņa sirds ir tīra palikusi, jo viņš ticēja savu tēva vārdam. Tāpēc viņš palika tīrs vienmēr. Ēdot kopā ar ļauniem cilvēkiem, mēs vienīgais, ko varam, apgrēcināt citus cilvēkus. Jo viņi var padomāt, ka mēs esam draugos ar ļauniem cilvēkiem. Bet ja viņi padomā, ka esam draugos, ir vērts uzzināt, ko tad mēs darām tanī brīdī. Jēzus satikšanās ar muitniekiem un grēciniekiem bija mielastu laikā. Un tajos laikos bija tā, ja kāds rīkoja mielastu, viņš darīja to pieejamu arī citiem. Viņš uzaicināja viesus,
Un ja vienas palika, varēja kāds arī pievienoties. Pie durvīm vienmēr varēja kāds klausīties, ko viņi tur dara. Tā nebija tāda slēgta telpa pilnīgi. Arī Jēzus viņa mīlestību laikā ar viņu sēdēja kopā ne tikai muitnieki un grēcinieki, bet arī viņa mācekļi. Un no kurienes tad rakstu mācītāji varēja to zināt? Tāpēc, ka viņi bija klāt un redzēja un dzirdēja. Viņus tur nebija neviens aicinājis, bet viņi vienalga nāca. Redziet, Jūda mīlestība bija tādi atklāti. Kaut kas līdzīgs kā tas var būt arī draudzē, kur ir lielāka draudze, un kad visus saicina, un tur var atnākt gan draudzes locekļus šo mīlestību, gan arī pilnīgi, kas ir vienkārši iemaldījušies baznīcā un izmanto iespēju tikt pie mīlestības. Tad tur var dzirdēt dažādus vārdus, dažādas runas. Dažreiz to saka ticīgs cilvēks, dažreiz to saka neticīgs cilvēks, ja viņš ir atnācis. Farizēji iebilda Jēzu, ar ko tu sēdi pie viena galda? Tie visi ir ļauni cilvēki. Kāpēc tu ar mums nesēdi, bet ar viņiem? Un tad Jēzus viņam māca un stāsta šo līdzību, kas arī uzrāda, ka farizēji un rakstu mācītāji nevis vienkārši veltīgi kurmi, bet ka viņu sirdis ir samaitātas un ka viņi no Dieva sirds ir arī tālu projām. Un šī līdzība ir par pazaudētajām avīm. 99 tuksnesī viņš saka, jums ir bet viena pazudusi. Vai gans nedodas, vai kāds no jums nedosies pakaļ, lai to atrastu? Un vai tad nevajadzētu teikt, tad tu esi pati vainīga, lai vilks tevi apēda? Mīlsti badā, tu pati aizmuki prom no manis. Kas tev būs par sodu, es tev nemeklēšu. Izrādās, ka neviens cilvēks, neviens gans tādā veidā par savu avi nedomā. Viņš, protams, zina aptu muļķa avs, kur tu esi atkal noklīdusi. Bet viņš dodas tuksnesī pakaļ ar domu izglābt, nevis viņu nonāvēt. Viņš nenāk pie avs atriepties un nogalināt viņu uz vietas. Esmu gan dzirdējis vienu māmiņu uz ielas, bērns tur ārdās, kliedz, daudz ar galvu pa zemi. Māmiņa ar viņu runā, sācā bļaut un beigās pasaka, atnāksim mājās, es tevi nogalināšu par visu šito. Labi, mēs zinām, ka viņi īstenībā nenogalināja, jo tad jau būtu avīzē, kā saka, ielikts ziņojums, kad traka māte nogalināja savu bērnu. Dusmu uzplūdā. Tā jau nu nebija gluži viss. Bet redziet, kāpēc mēs iedomājamies, ka Dievs, kurš ir radījis cilvēkus savā līdzībā, tikai to vien kā sapņo, kā atrast grēcinieku un viņu nonāvēt. No kurienes ir tā ideja radusies, ka Dievam nerūp cilvēku liktenis? Tas no cilvēku paštaisnības. Farizējs parasti bija jūds vai Benjamīna cilts piederīgais, kurš dzīvoja reliģiozā ģimenē. No bērnības viņu mācīja, kā pareizi izturēties Dieva priekšā. No bērnības mācīja viņam Dieva likumus. Farizēja ģimenes parasti bija turīgas ģimenes. Jo, lai izpildītu visus Dieva baušļus, tur nācās arī bieži vien naudu patērēt. Lai varētu dot nabagiem dāvanas un templim dāvanas, vajadzēja būt šai naudai. Pat visus baušus nevar izpildīt, ja tev nav naudas. Es šeit nerunāju par 10 baušiem, bet par visiem pārējiem. Un farizēji, lai viņiem būtu laiks šos baušus ievērot, viņiem vajadzēja būt turīgiem cilvēkiem. Protams, esot tādās ģimenēs, kur ir atbildība, kur ir darbs, kur pēc nopelniem viss ir. Labi pastrādāja, dabūja naudu, izdarīja pareizi, visu saņēma.
Viņi dzīvoja tieši tādas dzīves, kuru neveiksmē, kļūdai nebija vietas. Viņi skaidri teica, ko seisi to pļausi. Ja kas slikts ar tevi notika, pats esi vainīgs. Tu esi grēkojis, tāpēc Dievs tevi ir sodījis. Un tiešām tādi bija viņu uzskati. Un kad viņi ieraudzīja grēciniekus, tad vienīgais, ko viņi varēja labu pateikt, ir to, viņi saka, kad ellē tu būsi malkas pagala. Viņiem nebija ne mazākās līdzjūtības grēciniekiem. Ne mazākās. Jo viņi nekad nebija piedzīvojuši, ko nozīmē piedzimt sliktā ģimenē, trūcīgā ģimenē, ģimenē, kur jāzola, lai varētu paēst. Viņi nekad nebija to piedzīvojuši. Viens interesants notikums, kas man patika, Ņujorkā bija lielajā krīzē, 1930. gados, lielajā ekonomiskā krīzē, Ņujorkā bija arī ļoti daudz cilvēku, kuriem nebija darba ilgstoši un nebija naudas vairs no kā dzīvot. Un toreiz bija tik daudz noziegumu, tik daudz zādzības, ka tiesas notika pat naktī. Un tad Ņujorkas mērs atlaida tiesnesi mājās un iestājās viņa vietā un nakts vidū un teica iztiesāt kādu lietu. Un atnāca kāda sieviete, kur bija apsūdzēta zādzībā, ja bija nozagusi kukulīti maizes veikalā. Lietas apstākļus uzzinājusi, mērs konstatēja, ka viņa to bija darījusi, lai savu slimo māti pabarotu. Un tad tiesnesis izdarīja vienu tādu lietu. Viņš paņēma un piesprieda viņai naudas sodu, kuru pats samaksāja. Un tad viņš piesprieda katram, kas atrodas tiesas zālē, naudas sodu. Viņš teica, ka es jūs sodu par 50 centīmiem katru, jo jūs dzīvojat pilsētā, kurā, lai varētu paēst, ir jāzog. Un neko nesat darījuši, lai tas tā nebūtu. Un tādā veidā ievāc no visiem, ieskaitot policistu, tiesnešu pašu sevi, prokuroru, advokātu un visus klātesošos, ievāc pa 50 centīmiem un uz pāris mēnešiem nodrošināja ģimenei īsti. Redziet, ja jau cilvēku tiesnesis cilvēcīgs saprot, ka vide dažkārt neatgriezeniski ierauj iekšā, ka ir vide, kurā tevi nemāca Dieva likums, ir vide, kura tevi audzina par bezdievi, ir vide, kur tevi māca pārkāpt Dievu baušļus. Un ka tā nav bērna izvēle piedzimt grēcinieku ģimenē, Dievs atļauj viņam tur piedzimt. Bet jautājums, vai Dievs grib, lai šis pazudušais grēcinieks tā arī nomirtu un būtu kā malkas pagala ellē? Dieva vārds mums atbild un saka, ka nē. Pravietis Ecēciēls sludina un saka, tā saka tas kungs, man nebūt nav prieka par grēcinieka nāvi, bet par to, ka grēcinieks atgriežas. Tātad ļoti rūpīgi vajag ieklausīties šajos vārdos. Dievam nav prieks par slikta cilvēka nāvi. Dievam ir prieks par to, kad slikts cilvēks, grēcinieks, nolem savu bezdievību atstāt. Lūk, par ko ir prieks Dievam. Un tātad, vai Jēzus darbs
Dievam atnes prieku. Kad viņš sēž kopā ar grēciniekiem, ēd un sludina viņiem atgriešanos no grēkiem. Sludina viņiem Dieva piedošanu un Dieva valstību. Jā, atgriezieties no grēkiem. Dieva valstība ir klāta. Dievam tas ir patīkami. Un Jēzus par to arī saka, stāstījams šī līdzībā. Viņš arī tātad saka, ka lūk, debesīs lielāks prieks par vienu grēcinieku, jo, ja jau gans, kurš atrod savu nepaklausīgo nomaldījušos avi priecājās tā, un viņa kaimiņi par to priecājās, bet debesīs Dievs un eņģeļi priecājās par vienu grēcinieku, kas ir atgriezies, kas ir nožēlojis savus grēkus, nožēlojis savu bezdievību un nolēms ir būt kopā ar Dievu. Lūk, kāds prieks ir Dievam. Lūk, tādā veidā. Sakitiem viņš saka, kā es esmu dzīvs, saka kungs Dievs, man nav prieka par ļaundara nāvi, lai ļaundaris atgriežās no saviem darbiem un dzīvo. Atgriezieties no saviem ļaunajiem darbiem. Lūk, kāds ir īstenībā Dieva vēlēšanās. Un Jēzus īstenībā dara tas, kas Dievam ir tīkami. Bet farizēji un rakstu mācītāji neuzrunāja grēciniekus. Nepriecājās par viņa atgriešanos, nepriecājās, ka viņi nožēlo savus grēkus. Bet turēja uz viņiem ļaunu prātu. Un tad jautājums, kurš beigās Dieva garību izpilda? Farizēji un rakstu mācītāji neizpilda. Bet muitnieki izpilda un grēcinieki, jo viņi izpilda pavēli, atgriežieties pie manis. Lūk, tas ir tāds saprot, kāpēc mēs izprotam šo, un eņģeļi debesīs savukārt, viņi saprot Dieva gribu, un lai viņi ir daudz svētāki, daudz labāki par farizējiem, viņi nevis nosoda šos grēciniekus, bet otrādi priecājās, ka šie grēcinieki no grēkiem atgriežās un tic Dievam. Nākamā līdzība ir par tā saucamiem grašiem, jeb drahmām. Tātad graši, jeb drahmas. Vai ir kāda sieviete, kur pieder 10 drahmas, tātad monētas, sudraba lielas monētas, lielāka par denāriju monētu. Ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiededzina lukturi, neizmēž māju un rūpīgi nemeklē, līdz to atrod. Iedomāsimies situāciju, kad sieviete sadusmojās uz nozaudēto naudas gabalu, tad viņu atrod, paņem ar āmuru, sāk daudzīt par viņu, sīst plakani. Tad izkausēja ugunī, tad samaļa ar dzirnavām un izkaisa putekļus vējā. Viņa ļoti sadusmojās. Protams, ka tā nav. Tas šķistu ļoti smieklīgi pat, neprātīgi. Bet iedomājieties, ja cilvēks nedzīvu lietu, ir gatavs meklēt, atrast un priecāties par viņu. Un vēl kaimiņiem teikt, priecājieties kopā ar mani, es atradu. Kāpēc gan Dievs nedrīkstētu priecāties par cilvēku, kurš ir izglābts? Par grēcinieku, kas ir atgriezies. Vai cik viņš slikts ir bijis? Tāpēc viņš saka, Dieva eņģeļiem ir prieks par vienu atgriezušos grēcinieku. Un tagad nedaudz par pašiem cilvēkiem, par kristiešiem. Vai jūs zināt, kad uzņem draudzē jaunus draudzes locekļus, meklē tos pazudušos
nav ne tikai viegli, bet nav arī patīkami. Vai mēs nav līdzība ar farizējiem, kā mēs īsti negribam redzēt tos ļaundarus šeit atnākam? Man arī šķiet, ka beigās vienīgais Jēzus arī grib, ka tie ļaundari atnāktu. Cilvēki, man šķiet, pretotos. Bet redziet, kur tas šausmīgā lieta ir. Ja kristieši pretojās ļaundara nākšanai pie Jēzus, tā draudze pamazām kļūst mazāk ar vienu. Nomirst pēdējais draudzes loceklis vai mācītājs un aiziet projām. Draudze vairāk nav. Ir viena tāda nepatīkama lieta, kā Kristus draudzē cilvēki vairs negrib piederēt tikai tāpēc, ka tētis vai mamma bija luterāņi. Uz Kristus draudzi tāpēc vairs nenāk neviens. Tagad nāk tikai tāpēc, ka tas kaut ko personīgi nozīmē cilvēkam. Ja cilvēks sapratis, ka viņš ir grēcinieks, viņam ir vajadzīgs ceļš pie Kristus. Draudze tā ir vieta, kur tas varētu notikt arī. Bet jābūt ir no draudzes locekļiem labvēlībai šeit cilvēkam. Viņiem ir jādod iespēju būt un atgriezties. Pārvarēt savus bailes, savu nepatiku, savu uztraukumu par to, kā tas būs. Tas ir vajadzīgs katrai draudzē, lielai vai mazai. Un pateikt, mēs gribam, ka tas Kristus pulks ir lielāks. Mēs nevēlamies, ka Kristus pulks paliek mazāks, bet redziet, Kristus pulks bez grēciniekiem lielāks nepaliek. Kristus pulkam var pievienoties tikai bijušie grēcinieki. Saprotiet? Bijušie grēcinieki var pievienoties, viņiem nevar nekas savādāk. Nav neviena labāka cilvēka, ko meklēt. Ja tam arī Jēzus teica, viņš nav nācis pasaulē meklēt taisnos, bet grēciniekus. Tad atkal viena problēma. Ja mēs mēģināsim atrast labus, brīnišķīgus cilvēkus, tad mēs nevaram būt pārliecināti, ka Jēzus mums nāk līdzi tādā brīdī. Bet Jēzus gan ir apsolījis meklēt un atrast pazudušo grēcinieku. Tāpēc nevienmēr mums ir jāstāsta par Jēzu cilvēkiem, kuriem tas pat nav vajadzīgs. Viņi saka, bet es jau esmu pietiekami labs, kāpēc man tas ir vajadzīgs? Tās cilvēks līdzīgs farizējam Jēzu noraida. Viņš saka, man nevajag Jēzu, es neesmu muitnieks, grēcinieks. Piet arī farizēji pareizi saka, viņi par Jēzu teica, ka Jēzus esot grēcinieku draugs. Vai nav vēl viena problēma? Jēzus ir draugs tiem, kas ir grēkojuši. Tikai atšķirība ir tāda, ka Jēzus draudzība ar grēciniekiem šos grēciniekus pārvērš. Jēzus nekļūst viņiem līdzīgs, bet grēcinieki draudzības rezultātā ar Jēzu noteikti kļūs līdzīgi Jēzu. Bet iesākums vienmēr ir grūts. Uz tavu draudzi atnāk cilvēks, par kuru tu nevari būt pārliecināts, ka viņš tev patīk. Farizēji nespēja pieņemt šos cilvēkus un nespēja tāpēc saprast Jēzu, nespēja saprast Dievu, kurš saka, es priecājos par grēcinieku atgriešanos. Bet mums, kristiešiem, ir jāsaprot, ja debesu Tēvs priecājās, ja eņģeļi priecājās, un ja Kristus tieši dodās pie grēciniekiem,
Droši vien arī mums ir jāpiedalās lielajā un priecīgajā mīlestā. Kad Dievs saka, re, kur ir viens grēcinieks, ko es atradu, es pie jums viņu atvedu. Draudzēji vajadzētu palikt priecīgai. Un teikt, cik labi, ka tu esi atnācis. Otrs draudzēji jābūt ir, kā varētu teikt, ieinteresētai grēcinieku glābšanā. Kad Jēzus bija zemes virsū, dzīvoja un staigāja ar savām kājām, viņš pats grēciniekus uzmeklēja vienmēr. Viņam nevajadzēja, viņš nenorādīja mācekļiem, kur iet, viņš pats gāja un vienmēr viņš sameklēja. Viņš sameklēja gan vārdā nenosautus grēciniekus, gan arī, piemēram, vienu tādu kā Saķeju, kas bija muitnieks. Arī to viņš atrada pats. Jēzus zina, kur ir grēcinieki. Un viņš pie viņiem gāja. Arī tagad Jēzus zina, kur ir grēcinieki, bet tagad viņš ir debesīs un viņš neiet pie viņiem tādā veidā. Jēzum vajadzīgi esam mēs. Un ja mēs zinām kādu grēcinieku, un zinām, ka viņam vajadzīgs ir atgriezties, un ka viņam vajadzīga ir piedošana un jauna dzīve, tad lūk, mēs esam paši Jēzus kājas, rokas un mute. Un Jēzus grib tādā veidā darboties mūsu dzīvē. Un viņš gaida, kad mēs aiziesim pie tā pazīstamā cilvēka. Sameklēsim viņu ne kā ienaidnieku, bet kā pazudušo. Un es ceru, ka mēs arī tad katrs piedzīvosim, ka eņģeļiem ir prieks debesīs. Man, piemēram, kad es kā mācītājs esmu sludinājis, vai arī kādiem cilvēkiem runājis atsevišķi, man bieži vien iznāk bērēs uzrunāt. Bērēs cilvēks ir visvieglāk uzrunāt par Dievu. Apsēsties pie galda un sākt runāt par to, kur kas nonāks. Kamēr nav bēres, kas liekas gluži nevietā, kad bēres ir, tad runāt par to, kur mēs nonāksim, kad nomirsim, ir diezgan viegli. Un bēres agri vai vēl mēs visi nonākam. Un bēres mēs agri vai vēl sākam runāt pie galda. Galvenais nevajag iedzert šnabi tādā mērā, ka vairs nevaram parunāt. Kad aizmirst Jēzu, jā. Kad atcerās tikai kaut ko sliktu. Bet ir daudzas vietas, kur mēs varam sastapt cilvēkus, un kuriem vajadzētu ar Jēzu dzirdēt vairāk nekā par jebko citu. Un man ir prieks bijis, kad šīs negaidītās sarunas ir nesušas augļus, kad cilvēks ir atgriezies pie Dieva. Un tas man ir padarījis līgsmu un priecīgu. Ja mēs tādā veidā Jēzu sapratīsim un pieņemsim, es ceru, ka mums arī draudzes locekļu skaits vienkārši palielināsies. Palielināsies nevis to, ka mums piedzima bērns kāds, vai kāds jaunietis atnāca pie mums, bet to, ka viens bezdievs, kurš bija pelnījis mirt, ir atgriezies un dzīvo tagad. Un tad mēs kopā ar debesu Tēvu varēsim būt priecīgi par to. Šādas līdzības Jēzus mums māca un stāsta, un vēlās, lai mēs pamudināti izmantot nākamreiz tās situācijas un dzīves gaidas, kurās mēs par Jēzu un par piedošanu un mūžīgo dzīvību varētu citiem cilvēkiem stāstīt un viņus aicināt. Šodien Nīdeles stundē tas ir viss.